Jā, tā. Es domāju, ka mēs tad paliksim pie tā, ko mēs runājām. Ļoti daudz, ko mēs jau iesākām. Un laikam tas ļoti dzīvīgi, ka pirmais reāli tāds ieraksts, viņš sanāk par tādu īstenībā vienkāršu tēmu, kas īstenībā ir diezgan aktuāla. Man likās, kad būs jāsāk no pamatiem, no tā saraksta, ko mēs taisījām, bet izskatās, ka sāksim otrādāk. Un tas, kas laikam man tā kristalizējās, ir laikam tas pašas tas stāsts un pieredze, jo mūsdienās ir ļoti daudz sievietes, kas īstenībā iet cauri tam, kam esmu izgājusi cauri es, jo šobrīd ir laiks, kad vispār sievietes ļoti mostās, un tas ir laikam aktuāli, es teiktu, ikvienai sievietei, un tā tēma īsumā ir par savu tādu realizāciju un par to, kā to apvienot ar savu ģimeni, kā pašai nepazust, esot sasaistē ar visiem miljonus pienākumiem un lielajām atbildībām, kas seko līdzi, kas ir ģimene, kas ir nauda, kas ir rēķini, kas ir kaut kāda ikdienas darba, uzkopšana, viss, kas seko līdzi sievietei, man liekas, tagad tāda lielā ēna mājasaimniecības. Un viena garšīga gandrīz uztaisīja. Un redziet, tas, ka es jau uz redziet, jau laikam saslēdzos tur. Un tad tas, kas man nāk, ir vispār kā tas kakao, kā viņš iznāk, kā man viņš parādīja to manu ceļu, cik svarīgi man patiesībā bija ienest balansu starp to ēnu, mājasaimniecības lielo, un starp sevi. Jo, kā jau mēs arī ar tevi runājām, kad jau no bērnības, tajā kolektīvajā laukā, kad tu ienāc ar savām kaut kādām jau iepriekšējā dzīvju lietām, kaut kādām kompleksām situācijām, kuras tu nes jau. Jo es tomēr redzu, ka mēs nepiedzimstam kā balta lapa, ka mēs te nākam un sākam staigāt no nulles, tā īsti nav. Tu pat arī gan jau caur regresiju un hipnozēm redzi, cik daudz mēs jau paņemam no iepriekšējām dzīvēm, cik daudz ir bijušas sāpes un arī skaistā, ko mēs ņemam līdzi. Un iedomājies, mēs tā kā paši esam jau tad ļoti kompleksi piedzimuši un tad sarežģīti, un tad mēs vēl ienākam šajā sarežģītajā kolektīvajā konceptā, kas nes savu kaut kādu lielo backgroundu, ko neapzināti tu viņu tā kā pilnīgi rāda, tāda sajūta, ka tu viņu tā kā dzer, tu iztukšot to savu, 5 pudelīti, kas ir visas sabiedrības programmas, ticības, gļuki, arī kaut kādas skaistās lietas, protams, kas ir sociumā. Nav jau tā, ka viss tikai balts vai melns, bet te arī ierodās kakao, ieradās manā dzīvē, kā tāds atgādinājums par to, kas es esmu un kas man ir pateikts, kādai man ir jābūt. Un es esmu noticējusi, ka es lūk šis esmu. Un cik svarīgi ir prast ieraudzīt atšķirības starp to, kas tev ir uzlikts, jeb māja, kurā tu esi ienākusi, un starp sevi pašu, tāda pilnīgi sajūta, ka mēs visu laiku dzīvojam dabā, un tu ienāc tādā mājā, milzīgā mājā, kur ir
jau viss logi ir sataisīts, sienas jau ir samūrēts, viss jau ir niansīts, atstrādāts. Un tad vienkārši ir jāsāk dzīvot tajā mājā, un tu īsti nevari pat ielikt mēbeles, tā kā tu gribi, tāpēc, ka tu nevari izbīdīt sociumā veselu pilsētu vai veselu tēmu tik viegli, kā tev tas varbūt, kā tu to varbūt vēlētos. Ja? Un tad ir, tad redz, kā tā viena sieviete, ja, var pārbīdīt to milzīgo kumodi tajā milzīgajā mājā, kurā viņa pat ir tikko ienākusi, ja, kad viņa saprot to savu, saskrās ar to savu bezspēcību, ja, kad mēs sākam iet savu realizācijas ceļu, tas ir pirmais bieži vien, ka mēs ieraugam, kad viss nav tik viegli, ja. Kad vajag vīru, vai vajag kaut kādu stipro plecu, vai vajag naudu, vai vajag kaut kādu resursu, vai papildus jaudu, ja? Saskaramies ar izdegšanu, ar milzīgu nogurumu, ar stresu, un kaut kādā ziņā arī zaudējam savu skaistumu daļ tā visa, jo, nu, kāda paliek sieviete, ka viņa ir iztīrījusi tur milzīgu, nezinu, pieņemsim 3 guļamistabas, ja? Mati ir šitā, ja, visi piersās vidas, visi putekļos, drēbes ir netīras, ja. Un, protams, kad sabiedrībai tu neesi pievilcīgi vairāk tādi, tu esi nostrādājusies un nogurusi, ja, un izbadējusies. Iespējams, ka pat neesi dabūjusi padzerties to malku, ja, lai vispār atvērtu acis un uztaisītu to nelielo refrešu. Bet iedomājies, ka paralēli, nu, tā uzturēt to lielo, cenšoties iekārtoties tajā lielajā ēkā, ja, ko es varētu, nu, pielīdzināt tam sociumam. Tev taču vēl ir bērni, kas skrēda pa vidu, tev taču ēst vēl jātaisa, tev taču vēl ir vīrs jāapķer, tev taču vēl sunīts jāpaglauda, ja? Un mammai jāpazvana, kad visi tie miljonus pienākumi, ja? Ka tu pat nevar atdoties uz tām 3 dienām, kārtot tikai 3 istabas, ja? Un kā redz izžonglēt, kā izžonglēt starp to visu, starp tām lielajām tēmām. Un es arī, nu, pati esmu tajā posmā sevi atradusi, un īstenībā man tas bija tāds liels restarts ar kakao, kad, nu, es teiktu tiešām, ka kakao manā dzīvē ienāca kā pilnīgi tāda jauna lapas puse. Es tāda nevis jauna lapas puse, teiktu, kā atšķirt jaunu grāmatu, pat, nu, tas būtu daudz godīgāk. Nu, liekas, ka tev kāds atņēma tavēju un iedeva jaunu, vienkārši. Kur īsti nav pat nekas sarakstīts, jo tev neviens nedod instrukcijas. Nu, tev tā grāmata ir tukša, un tu saproti, ka tikai tu vari pats viņu sarakstīt. Tev tur nav pat numurētas lapas puses, tev tur nav pat topiki, tā kā saturs, tev nekā nav. Un tajā brīdī tu apzinies to potenciālu, to savu atbildību arī un lielumu, kas nāk bieži vien arī diezgan kā kaut kas bailīgs un nesaprotams. Un manā dzīvē tas tā arī bija. Nu, tad, kad man atnāca kakao, man tas bija tāds vislielākais, es teiktu, nulles punkts vispār. Būtu maigi teikt manā dzīvē, man liekas, vispār manā esībā. Nu tā, pilnīgi, ja godīgi. Un es ļoti sajūtu to, cik svarīgi ir prast uzņemties to iniciatīvu savās rokās un darīt. Un nošķirt sevi no tās lielās mājas, ja, lieliem pienākumiem, ko tev kāds ir pateicis, par ko tev ir jāatbild. Un kakao bija tas, kas man izvilka no tās mājas ārā, lika man nostāties pie izejas durvīm un pastīties, kur vispār tā māja atrodas. Nu, tā kā izrādās, ka tev tur ir koki, pļavas, daba. Un kaut kur tu redzi tālumā vēl citas sievietes, kas dzīvo tādās pašās mājās, tādās pašās idejās, principos, ko viņām ir iedevusi sabiedrība un kurām viņas ir noticējušas šīm tā kastītēm. Ja? Un likās, kad es stāvu uz tā
angliski ir tā kā porch, latviski kas tas būtu? Lievenis, jā. Likās, ka stāv uz tā lieveņa. Un es redzu, tā kā, wow, cik es tā kā esmu bijusi maza, visu dzīvi, cik es esmu dzīvojis tajā ēkā, un es neesmu redzējis šo visu lielo, kas ir ārpus tās. Un, un tas man ļāva kaut kā apzināties to iespējamību, kad cik daudz es vēl nezinu, neesmu pieredzējusi un nesaprotu. Un tas arī ir tas baisais, kad tu saņem jauno to grāmatu no kakao. Tā kā tu saproti, ka Dievs tur var būt jebkas, un tieši tas ir tas milzīgais spēks, ko tu sajūti tajā brīdī. Tas spēks, kas ir 10 reizes lielāks nekā tu pati, pat ne 10, 100 reižu, ja? Un no tā spēka tu sāc izjust to pazemību, ja tu saproti, ka tas nav kaut kas, ar ko tev būtu jācīnās, bet kaut kas, ar ko tev būtu jāiemācās sadraudzēties. Un tikai ar laiku tu saproti, ka wow, tas izrādās arī ir manī, ne? Ka tas spēks, viņš nav kaut kas, kas ir tikai ārpus manis, bet ar katru tādu kakao pieredzi es saprotu, ka tā jau arī esmu es pati. Un kad tas, no kā es baidos, vai pret ko es izjūtu lielo pazemību, kaut kādā ziņā arī esmu. Gan es pati, gan arī šī lielā skola, tā, ko piedāvā kakao. Un tas laikam lielākais eksāmens tai sievietei ir prast nokļūt līdz tam lievenim dzīvē un ieraudzīt vispār to lielo spēku, ar ko viņa var iet kopā dzīves laikā. Un man šis spēks nāca tiešām caur kakao, caur katru reizi, kad es to satuvinājos, es sapratu, ka es vēl tik maz ko saprotu, tik maz ko zinu, bet tāpat laikā ar katru to atklāsmi man likās, ka es sevī tā kā aizvien dziļāk un dziļāk nostabilizējos un nostājos savā tādā asī, kas ir pilnīgi nesaprotama un balstās dziļā misticismā, ko pa īstam tikai un vienīgi tu pati vari sajust, esot kopā ar šo augu, bet tu pat to nemāki īsti izskaidrot loģiskos vārdos, bet to dziļo sajūtu tev neviens nevar atņemt, un ir jābūt ļoti prasmīgai, lai tu varētu viņu pa īstam nodot pārējiem. Un tur arī sākas tie lielie eksāmeni, kā sevi, kā nodot to savu dziļumu, to savu mistisko dziļo šķautni sabiedrībai, ja tu pati īsti nevari viņu tā kā noformulēt 3 loģiskos vārdos, bet tev ir tā sajūta. Un kā redz sabiedrība uztver tevi, ja tev ir tas dziļums, bet tu nespēji viņu īsti izskaidrot, iedot, pasniegt. Un tad ir tie eksāmeni, kādam tas turpinās ar izolēšanos, kādam tas turpinās pat varbūt ar šķiršanos vai ar dziļām sāpīgām pieredzēm, jo daudz kā nākas atteikties un attīrīties, jo sevišķi sievietei. Bieži vien tas ir kaut kas liekas un nevajadzīgs, ko sieviete ir vienkārši vilkusi līdzi. Un tādā līdzatkarībā esot, to mīlestību, ko viņa varēja dot sev, viņa deva tai mājai, viņa deva visiem, kas tur bija, bet pati staigāja pilnīgi tukša. Un nevarēja saņemt to mīlestību, kas pa īstam viņai pietrūkst. Un jāsaka, ka darbā ar sievietēm man nav nosēdusies nekad pretī sievieti un pateikusi, zini, man mīlestība ir gana.
tas būtu tā skaista pieredze, ja man nosēstos pretī sievieti, kas varētu pateikt, ka viņai viss ir pietiekami. Un bieži vien tieši tā nepietiekamības sajūta radās no tā, ka dvēselē defaultā kaut kas trūkst. Kodolā kaut kas trūkst. Tāpēc to pat nevar aizstāt ne ar lietām, ne ar cilvēkiem, ne ar situācijām vai pieredzēm. Un tas, ko kakao man mācīja, ir kā būt savā pietiekamības pozīcijā, ko patiesībā man dzīvē izdevās, es vēl projām, protams, mācos, bet izdevās pietuvināties tieši caur mistisko šķautni, caur pilnīgu uzticēšanos kaut kam, ko es nevaru īsti līdz galam varbūt izskaidrot. Tas ir arī tas, savs dziļums, sava pašpietiekamība, kas nav visiem un ko sabiedrība nemāca. Būt pašpietiekamam, sabiedrība māca izolēties, aizbēgt, cīnīties, pierādīt. Bet viņi nemāca, kā tu vari būt pašpietiekams, miedarboties vēl projām ar citiem, kā tu vari izcelt savus talantus, vēl projām esot līdzās savai ģimenei. Jo bieži vien tad, kad sieviete sāk, kad viņa nostājās tā lieveņa, viņai sākās lielā cīņa, jo visa ģimene grib vilkt atpakaļ mājās, kas grīdu mazgās, kas ēst taisīs, vai ne? Mēs taču nemākam. Tu visu laiku darīji, tu darīji 10 gadus, un kā tu iedomājies tagad, es pat nezinu, ko tu ēd, kas tev garšo. Un tas ir tik paradoxāli, jā, tad, kad kādam ir jāpārņem kaut kādu tavu pienākumu, tu saproti, ka tavs vīrs nemaz nezina, kas tev garšo. Viņš pa īstam nemaz neprot tev pagatavot ēst, tā kā tev ir labi, viņš pa īstam neprot pat atšķirt tavas drēbes no tavas meitas drēbēm, jā. Tādas mazas nianses, bet viņas ir diezgan zīmīgas, jo tu to visu zini. Tu zini, kas visiem garšo, tu zini, kam garšo izcepts, kam garšo uzvārīts ēdiens, kam patīk tādas krāsas drēbes, kuras ir tava dēla, tava vīra drēbes, jā. Un tu saproti, ka tu esi vienīgā, kas pa īstam dzīvojas ar tajā kastē, jā. Tajā mājā, un pārējie ir vienkārši tādi tā kā, atnāk un aiziet, bet tu paliec tajā mājā, arī tad, kad neviena nav. Un tad ir, redz, tas lielais jautājums, vai tiešām sieviete ir dzimusi dzīvot tikai mājai, tikai ģimenei. Un kakao, viņš nāk tā kā tāds skolotājs tev parādīt, ka tas nav vienīgais, ko tu proti, lai gan tev labi tas sanāk, un tas ir tavs talants, ko tu esi attīstījis, slīpējot sevi 10 gadus priekš citiem cilvēkiem, ja? Bet tad, kad tāda sieviete iziet sabiedrībā un vēl sākt realizēties, viņa iet pa vecajām sliedēm. Un pirmā kļūda arī tāda lielāka, jo ka viņa sāks jau pielāgot sabiedrībai. Jo viņa arī tur, tā kā iet pēc tām sliedēm, kas viņai ir zināmas, kas ir klausīties sabiedrībā, kādas zeķes viņai patīk, kādu ēdienu viņa ēd, ja? Un mēs sākam pret to sabiedrību izturēties tāpat tā kā pret to savu māju. Bet sabiedrība tev parāda, ka te nav tas pats, un tad tu izskaisies, bet daudz sev atdod, jūties nenovērtēta, jo tu atpakaļ nesaņem pietiekami, tu nejūties pietiekami novērtēta, jo tu ej ar to pašu līdzjūtību pret cilvēkiem, kurus tu pirmoreiz varbūt dzīvē esi satikusi, vai arī tieši pretēji, varbūt ļoti piesardzīgi. Tas ir kā kurai sievietē, protams. Bet tāds bija mans stāsts, kad es izējot no mājas, es pieļāvu tās kļūdas, kad es pret svešiniekiem izturējos tāpat tā kā pret saviem bērniem vai vīru vai tuviniekiem. Un tad ir, saprot, mirst tās šķautnes nost, krīt viss liekais nost, un tu lēnām atver acis
un saproti, ka tajā brīdī, kad tu pārkāp pāri tam lievenim, tev ir jābūt pilnīgi citās šķautnēs. Tev ir jāattīsta pilnīgi citas kvalitātes. Tev ir jābūt vēl pilnīgi savādākai. Un tu izej ārā no tās mājas, un tur sāks vēl pilnīgi citas kolektīvās programmas, pilnīgi jaunas, ar kurām tu neesi nekad saskārusies. Tu biji pieradusi pie šī mājas kolektīvajām programmām, kuras tev bija nodevis ģimene, un kaut kādā ziņā arī sociums. Bet pārkāpot pāri lievenim, tur ir pilnīgi jauns kokteils un akvārijas, ar kuru jāiemācās sadzīvot un ko jāiemācās iepazīt. Un tā lielākā dāvana man bija, kad sāku iet to savu ceļu, un man kakao bija tas lielais pavadonis. Tu pārkāp pāri tam lievenim, un tu saproti, ka tu pieļauj kļūdas, ka tu neorientējies uzreiz labi arī visā, kas ir ārpus tās mājas, bet tu neesi viena. Jo man bija tā sajūta, ka mani visu laiku atbalsta kakao, man bija tā sajūta, ka es esmu visu laiku pieskatīta. Lai gan es tāpat pieļauju daudz kļūdas, man nešķita, ka tas viss ir tik sāpīgi un grūti. Kā būtu, ja es būtu pilnīgi viena, jo kaut kur tomēr esot tajā kolektīvajā, tā kā kopā ārpus mājas ar citiem, tev ir kaut kāda tāda fona drošība, un tu tā kā nepazūdi tajā visā tik ļoti, jo liekas, ka tavs kodols tevi sargā, un manā gadījumā mans kodols bija ļoti saistīts ar kakao, ir ļoti saistīts arī vēl projām. Un, jā. Tas ceļš jau laikam ar kakao man ir aizvedis, redz, cauri daudz tādiem posmiem, zinu, kur tu esi tagad tāds ceļinieks, kur tu ceļo, bet tāpat laikā tu neaizmirsti un tā kā nepazaudē visu to pieredzi. Ka tā ideja ir tāda, ka ja tu esi bijusi 10 gadus mājsaimniece un nevarējusi realizēties, ja, un tad pēkšņi tev noliek uz tā lieveņa, un tu tagad sāc realizēties, tu vēl projām tā kā nenogriez vai neaizmirsti to, kas tu biji tos iepriekšējos 10 gadus, ja, kad tu biji tā mājsaimniece un kad tev bija tie talanti. Un jautājums ir, cik viņi ir noderīgi un vai viņi bija godīgi pret tevi. Bet, ka tu mīli arī to savu šķautni un ka tu neatgrūdi un ka tu nepazaudējies jaunajā un nesāc noraidīt veco. Jo man kakao ļoti mācīja tieši mīlēt visas tās savas lomas, bet prast arī viņas apvienot tā, ka tu pati neciet no tā un arī citi necieš. Un kā tad sasniegt to līdzsvaru? Ja tu kā sieviete gribi iet pasaulē, bet tu arī vēlies tāpat laikā palikt šeit, mājā un rūpēties par visu, kas tev ir. Tad tur sākās tāda kā pienākuma deliģēšana, bet tas jau būtu cits stāsts. Jā. Kad viņš prasa to virzību un kustību un aktīvu darbību, kad tev liekas, piemēram, šādā tēmā, ko tas sievietei rāda? Zini kā, tas drīzāk, ja mēs runājam par darbību, tas būtu tāds kaut kāds cits formāts jau. Man liekas, tur uzpauzēt? Jā, droši. Tu